Uzņēmums Daugavpils Satiksme ir viens no lielākajiem pašvaldības uzņēmumiem pilsētā. Katru gadu tūkstošiem pilsētas iedzīvotāju un viesu izmanto tā pakalpojumus, un, lai šos pakalpojumus padarītu vēl pieejamākus un komfortākus, uzņēmums izlēma realizēt dažus ļoti aktuālus un svarīgus projektus. SIA Daugavpils Satiksme šobrīd strādā pie vairākiem nozīmīgiem projektiem, kas uzlabos sabiedriskā transporta kustību mūsu pilsētā. Viens no šiem projektiem ir elektronisko norēķinu sistēma, otrs – saules elektrostaciju izbūve Daugavpils Satiksme ēkās. Kā arī ir noslēdzies pārunu process saistībā ar iespējamu 4 asu tramvaju iegādi mūsu pilsētā. SIA Daugavpils Satiksme šobrīd strādā pie līguma noslīpēšanas ar sadarbības partneri, lai sasniegtu maksimāli labāko rezultātu saistībā ar elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanu mūsu pilsētā. Pirms jaunās elektroniskās brauciena apmaksas sistēmas līguma parakstīšanas notika iepirkums. Projekts paredz mūsdienīgu bezkontakta apmaksu un elektroniskās biļetes, kas būs pieejamas mobilajos telefonos. Paralēli šim realizēs projekts, kura ietveros uzņēmuma objektos notiks saules elektrostaciju uzstādīšana. Tās palīdzēs mazināt izmešus un ieviest viedās pilsētas elementus. Bet, ja runājam par jaunajiem tramvajiem, tad martā noslēdzās pārunas ar piegādātājiem sakarā ar to iepirkumu un tramvaju parka modernizāciju. Galvenais šī projekta mērķis ir nodrošināt pilsētas iedzīvotājiem mūsdienīgu, energoefektīvu un ērtu sabiedrisko transportu. Sīkāk par uzņēmumu aktualitātēm jūs varat iepazīties mājaslapā www.satiksme.daugavpils.lv, kā arī oficiālajos uzņēmuma sociālajos tīkla kontos.